tik daudz obligāciju piedāvājumu, ka jau grūti izsekot, kurā brīdī, cik tur ir. Viens jau ir noslēdzies no tiem aktuāliem, kas pēdējās dienās bija par kuru runāts, un es nepacietību gaidu rezultātus. Protams, ka viens vēl nebūs rādītājs, bet, kopumā šobrīd piedāvājumi ir daudz. Kopējā summa gala rezultātā ir liela. Jā, atbrīvojās Enefit Green nauda, bet es neesmu pārliecināts to, ka šī visa nauda tādreiz saplūdīs obligācijās. Tiem, kuriem refinansēšana, labi, tur droši vien, ka arī refinansētāji, kaut kādas tie, kas no iepriekšējām obligācijām piedalīsies. Bet tur, kur jaunās, tur tās summas tīri labi sanāk. Redzēsim. Lielā baža ir tāda, ka pietiek vienai obligāciju piedāvājumā nesavākties, vai kaut kādas lielas izmaiņas sākt veikt, jo nevar naudu savākt. Un pēkšņi visi kaut kā tā norīstās, noraustās. Kaut kā tas viss kaut kur tur arī iestrēgst. Un tas būs baigi slikti, es domāju. Bet var tā būt, ja visi tik vienlaicīgi sanākuši. Protams, visi ir notēmējuši to brīdi, kad Enefit Green saņemtā nauda atbrīvojās. Vēl dzirdēju argumentus, ka jāpaspēj pirms jāņem, tad jau vasarā atkal viss būs miers. Un droši vien, ka labais brīdis, ka atkal tirgi ir tādā augšupējošā tendencē, nevis uz leju. Bet gaidām rezultātus. Rezultāti būs baigi svarīgi.